Un te jau es esmu visu mīlošais Fredis, un šodien es kā pētnieks pētīšu kokus, un jo īpaši augļu kokus, vēl īpašāk ābolus un ābeles. Tāpēc, zinu, ko es uzzināju, kad āboli var augt tikai ābelēs, nevis citos kokos, ne aveņkrūmos, ne ķiršu krūmos. Un tādēļ es jums pastāstīšu, mani mīļie draugi, un jūs uzminēsiet, kurš ir mans mīļākais auglis. Viņš ir sarkans, dažreiz dzeltens un ļoti gards. Viņš var būt zaļš, ka nav nogatavojis. Viņš aug tikai un vienīgi ābelē. Citur viņš neaugs. Kas tas ir, bērni? Pareizi. Tas ir ābols. Atā!